Sveicināti! Esam pirmā grupa – Olga Bera, Raimonds Finogejevs, Kristīna Puriņa, Kristiāna Bērziņa un Zane Dumbre. Šodien prezentēsim savu gala darbu kursā Advancēto mākslīgā intelekta rīku izmantošana ikdienas darbam un biznesam. Mūsu projekts ir par ekoloģisku moduļmāju ražošanas uzņēmumu Eko mājas. Visi prezentācijas materiāli, sākot no teksta ģenerēšanas un analīzes līdz attēlu un mājaslapas prototipu izveidei, ir sagatavoti, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus. Mūsu biznesa ideja ir Eko mājas uzņēmums, kas ražo videi draudzīgas, energoefektīvas moduļu mājas. Tās ir viegli transportējamas, ātri uzstādāmas un piemērotas gan dzīvošanai, gan komercdarbībai. Mūsu produkti ir īpaši piemēroti jaunajiem pāriem, digitālajiem nomadiem vai uzņēmējiem, kuri meklē efektīvu risinājumu, kā ātri uzsākt dzīvi vai biznesu kādā jaunā vietā. Produktus plānojam pārdot tiešsaistē, kā arī sadarbojoties ar partneriem būvniecības nozarē. Protams, šajā tirgū konkurence ir spēcīga. Veicām konkurentu izpēti, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus datu apkopošanai un salīdzināšanai. Tirgū darbojas vairāki uzņēmumi, kas piedāvā līdzīgus produktus, piemēram. Eko Nord ir pazīstami ar kvalitāti, pieredzi un plašu modeļu klāstu, taču to cenas ir augstākas un izgatavošanas termiņi garāki. EcoSpace izceļas ar dizainu, inovācijām un ātru izgatavošanu, bet arī šeit cena ir augstāka un standarta modeļu izvēle ir ierobežota. Baltic EcoHomes piedāvā konkurētspējīgas cenas, lokālu pieeju un elastību, taču tiem ir mazāka atpazīstamība un ierobežota ražošanas jauda. Latvijas namiņi piesaista ar zemām cenām un personalizācijas iespējām, bet to kapacitāte ir mazāka un kvalitāte var būt mainīga. Galvenais secinājums – mūsu priekšrocība slēpjas ilgtspējīgā pieejā un elastīgā dizainā. Kamēr daudzi konkurenti fokusējas uz masveida ražošanu, mēs piedāvājam personalizētu, zaļu pieeju, kas saskan ar jaunajām dzīvesveida tendencēm. Kā jebkurai biznesa idejai, arī Eko mājas ir savas stiprās un vājās puses. Pie stiprajām pusēm – ekoloģiskums, energoefektivitāte, mobilitāte un tirgus pieprasījums. Mājas var pārvietot, tās nav piesaistītas konkrētai vietai, un to uzturēšanas izmaksas ir zemas. Tomēr ir arī izaicinājumi, konkurence šajā jomā ir liela, un klienti ir jūtīgi pret cenu. Turklāt, mājas izmērs var būt ierobežojums ģimenēm ar lielāku platības vajadzību. Veicot SWOT analīzi, secinājām, ka mūsu stiprās puses ir ilgtspējīgi materiāli, A+ energoefektivitāte un ātra uzstādīšana. Kā vājās puses apzināmies sākotnēji ierobežoto moduļu māju platību un fizisku apskates iespēju trūkumu, ko risināsim, attīstot jaunus modeļus un demo versijas. Saskatām lielas iespējas augošajā pieprasījumā pēc eko mājokļiem un valsts un Eiropas Savienības atbalsta programmās energoefektīvai būvniecībai. Galvenie draudi ir konkurence no lētākiem, mazāk ilgspējīgiem risinājumiem un materiālu cenu svārstības. Tos mazināsim, izglītojot par ilgtermiņa ieguvumiem un cenšoties stabilizēt piegādes. Kopsavilkumā mūsu stratēģija ir maksimāli izmantot ilgtspējību un energoefektivitāti, lai piesaistītu klientus, vienlaikus strādājot pie modeļu klāsta paplašināšanas un risku mazināšanas. Lai piesaistītu klientus, mēs izveidojām sociālo mediju ierakstu, tas tika radīts ar mākslīgā intelekta teksta ģeneratoru rīku palīdzību. Piemēram, mūsu sociālo mediju kampaņa uzrunā jaunus pārus, kas vēlas uzsākt dzīvi laukos, piedāvājot risinājumus tādām problēmām kā ilga būvniecība un ierobežots budžets. Šo ierakstu veidojām, domājot par praktisku problēmu risināšanu un emocionālu saikni ar klientu. Papildus izstrādājām arī reklāmas tekstu, kurā uzsveram 3 galvenās priekšrocības – ātra uzstādīšana, videi draudzīgs dzīvesveids un moderns komforts dabas vidē. Reklāmas teksts skan: vai esi noguris no pilsētas trokšņa un sapņo par savu zaļo oāzi? Ar mūsu ekoloģiskajām moduļmājām tavs sapnis ir tuvāk nekā domā. Mākslīgā intelekta rīki palīdzēja radīt reklāmu, kas ir īsa, konkrēta un emocionāli uzrunājoša. Ar mākslīgā intelekta palīdzību izveidojām arī dažus attēlus, ko iespējams izmantot sociālajos tīklos un reklāmai. Šeit redzami vizuālie materiāli, kurus ģenerējām, izmantojot attēlu veidošanas mākslīgā intelekta rīkus. Tas parāda, cik viegli un ātri var izveidot profesionāli izskatīgu saturu, pat bez grafiskā dizainera palīdzības. Lai mūsu ideja kļūtu vēl dzīvāka, mēs izveidojām arī mājaslapas prototipu.
Tā tapa ar mākslīgā intelekta platformu Bolt.new, kas ļauj ģenerēt lapas dizainu un saturu tikai dažu minūšu laikā. Tā būs vienkārša un lietotājiem draudzīga. Apmeklētāji varēs apskatīt mūsu produktus un pieteikties konsultācijai. Nobeigumā vēlamies uzsvērt, ka mākslīgais intelekts bija nenovērtējams palīgs visos šī projekta posmos, no idejas attīstības līdz mārketinga materiālu izveidei. Paldies par uzmanību!